Sveiki, mīļie skatītāji! Šodien es tiekos, lai kavētos ļoti interesantā sarunā. Jau trešo reizi šis ir mūsu, laikam, trešais vai ceturtais ierakstu mēģinājums, bet tā notiek. Ar vārdu priesterieni Litu Mežavilku. Nu, čau! Sveiki, Kristīna! Lita ir ļoti neordinārs cilvēks. Viņa ir tiešām tāds dabas bērns. Un tik, cik es esmu paspējusi mazliet Litu iepazīt, tik man ir sajūta, ka viņai ir tāda arī īpaša saikne ar kosmosu. Un ne visiem tāda ir, lai gan patiesībā droši vien visiem tāda ir, tikai ne visi to apzinās un visi to sajūt. Un Litai ir tāds īpašs dotums, ar ko viņa dalās, un tas ir dzīvās dzejas rakstīšana. Un par to arī būs mūsu šodienas saruna, par to, kas ir dzīvā dzeja, un ne tikai, protams. Un jebkurā gadījumā, Lita, man ir jāvaicā arī tev pašai, lai tu pastāsti par sevi, saviem vārdiem, kas tu esi, un kas ir dzīvā dzeja, lai visi saprot, par ko mēs runāsim. Jā, Kristīna, paldies tev! Patiesi esmu nosaukusies par vārdu priesterieni, tā ir taisnība, jo vārds ir mans galvenais darba rīks, darba instruments. Un paralēli tam es saucu arī sev par brīvas izpausmes būtni, ko tu jau nedaudz arī aprakstīji. Tautā to sauc par brīvmākslinieku vai multimākslinieku vai hipsteri. Taču tas mazliet ierobežo to, par ko es iededzos. Un brīvas izpausmes būtne ir tie 3 kodu vārdi, kurus arī nereti lietoju, lai runātu par to, kas es esmu pēc būtības. Jo zemē, uz šīs zemes dzīvojot, mēs esam personības, mēs esam lomas, taču pāri tām visām lomām, kuras mēs jau zinām, ir šī loma. Brīvas izpausmes būtne ir tā, kuru rada dzīvo dzeju. Dzīvā dzeja ir rakstāmašīnas dzejas performance, kuru es izpildu pasākumos visā Latvijā. Lielos, mazos, privātos, publiskos, dzimšanas dienās, korporatīvos notikumos, Ziemassvētku ballītēs. Pilna gāma jau ir piedzīvota. Šī ir 3. vasara, kad es ar to nodarbojos. Es to daru tieši šī iemesla dēļ, lai arī es caur šo procesu, caur šo performanci varētu iedrošināt arī citus cilvēkus brīvi izpausties. Tātad es esmu pasākumā, individuāli cilvēki mani atrod, pienāk pie manis, ieraug, ka tas ir kaut kas interesants, moderni sakot, norezonē. Un mēs atveramies, parunājamies, un šajā sarunā es saņemu dažus impulsvārdus no cilvēka, kurus es tālāk lietoju, izmantoju kā tādu dzīpariņu, lai radītu dzejas 4 turpat uz vietas, uz rakstāmašīnas. Un šī dzeja tad tālāk ceļot cilvēkam līdzi, iet kopā ar viņu tālāk, viņa dienas gaitās. Un te man uzreiz rodas jautājums, jo es pati to esmu piedzīvojusi, un es arī iedevu savus 3 impulsus, no kuriem vienu es pat īsti nespēju noformulēt konkrētā vārdā vai jēdzienā, bet parādīt to caur kustību. Un Lita to ļoti labi uztvēra un nolasīja. Mans jautājums ir, kas notiek tad, kad cilvēks tik ļoti dzīvo savā galvā, un daudzi mēs tā dzīvojam, ka mēs visu laiku griežam problēmas, dialogus un sarežģījumus un nenolaižamies līdz tam sirds un sajūtu līmenim. Kas notiek tad, ja cilvēks vispār nespēja noformulēt nevienu vārdu, nevienu jēdzienu, viņam bail kļūdīties, viņš domā, ka ir kaut kādi noteikumi, viņš domā, ka pateiks pareizi vai nepareizi, un jau pašā startā sāk pārāk schēmot visu šo pasākumu, jo es arī pieļauju, ka ir tādi cilvēki, kuri saņem to drosmi un pieiet pie tevis, bet baidās, kad būs uzrakstīts kaut kas slikts, jo tā taču ir dzīvā dzeja. Un ja tu uzraksti kaut ko tādu, kas tā kā nevisai man pašam par sevi vai pašai par sevi patīk. Jā, tā ir. Mēs, katrs šis pasākums, kurā es piedalos, ar vien atgādina man un parāda, ka nemaz tik daudz no mums nespēja izpausties brīvi. Un šis ir tāds labs pirmais eksāmens, vienkārši nosauc 3 vārdus.
Citi to var vienkārši, citiem uzreiz ir skaidrs un ne ar prātu, kā tu saki, viņi ar sirdi, viņi jau nāk, viņi zina, ka viņi peldēsies savos sapņos, tajā brīdī, ka viņi pavadīs šīs 5 minūtes ar mani kopā, sēžot pie rakstāmašīnas. Un tā tiešām ir, cilvēkiem ir grūti atvērties, un tas nekas, ja nezinu, tas nekas, ja mēs sākam uztraukties par to, vai tas būs lietvārds, vai darbības vārds, vai īpašības vārds. Dzīvā dzeja arī ir par to, ka var kļūdīties. Man bieži vien prasa, jā, bet ja tu uzspied nepareizi burtu, kas tad notiek? Tad es viņiem rakstu pāri, vai es rakstu jaunā rindiņā jaunu vārdu. Un kļūdas ir pats skaistākais, kas ar mums var notikt. Mēs nebūtu tik unikāli, tik krāšņi, tik grezni, ja mēs nekļūdītos. Un ļaut sev kļūdīties, tas ir tas, ko mēs varam darīt šajā mirklī, kad mēs sniedzam impulsus dzejai par to, kā mēs jūtamies. Un jā, ir mirkļi, kad pie manis atnāk neticīgie Tomi, un viņi tagad saka, nu labi, nāve, briesmas un inde. Un tur jau ir tā lieta, ka tas dzīve, tā ir dzīve. Dzīve ir pilna gamma. Un šī četrindīte, kuru es radu cilvēkam, arī ir tas ietvers, arī ir tas skaistais mēdījis, kurā tā pilnā dzīves gamma izpaužās. Arī tu, arī es tavu dzejoli, kad rakstīju, es nespiedu sevi rakstīt tikai par rozītēm un puķītēm un rozā cukurotēm. Tā ir dzīve dzeja. Un arī tad, ja nāk kāda skumja un ilga cauri, mēs viņai vienmēr varam pielikt klāt mīlestību. Un tas tā četrindīte ir šis dvēseles spogulis, ko cilvēks saņem atpakaļ. Un, lai viņš ikdienā sev tik daudz nekritizētu, viņš var paskatīties atpakaļ uz šo lapiņu un atcerēties, cik patiesībā viņš ir ārkārtīgi fantastisks. Un to vajag tikai iemiesot. Un kamēr tu šo stāstīji, es par to domāju, ka es arī esmu mēģinājis savulaik rakstīt dzeju, ļoti maz. Es to nesajūtu kā tādu savu izpausmes formu, bet kas to lai zina, varbūt kādreiz. Un starp citu pie tā mēs vēl nonāksim, ka tu rīko arī šādus pasākumus, kur var šo iespējams varēšanu pavērt vēl plašāk vaļā. Bet tas, ko es gribēju vaicāt, bet kā tas notiek? Galu galā. Jo tātad viena lieta, ko mēs tikko izspriedām, jā, var ar šo te galvas daļu, ar prātu, piemeklēt vārdus, savirknēt, un kā tu teici, tur inde, nebija čūska, bija kaut kas cits, briesmas un vēl kaut kas, jā, un tad to visu savirknēt, bet no kurienes tev tas atnāk, tev vienkārši aizvarās acis un no kosmosa birsts šie vārdi, un tu viņus savirknē vai kaut kā savādāk, jo tas, ko es varu pateikt, tik tiešām, un es domāju, ļoti daudz cilvēki to var apstiprināt, ka tad, kad tu saņem savu četrindi, tā nošokē, tā pārsteidz, un tu jūties tāds mazliet izsists no sliedēm par to tiešām to spoguli un to dzīves patiesību, ko tu ieraugi uzrakstīt uz papīra, ar ko tu esi staigājis tajā savā sirdī, kā tu esi jūties. Un ne jau pat visi spēj to noformulēt un paši saprast, kā viņi jūtās. Un tad viņi izlasa un viņiem pēkšņi tas ir tāds atklāsme, ka, izrādās, es tā jūtos un tas ir tas, ar ko es šobrīd dzīvoju. Un tajā visā ir kaut kas nenoliedzami maģisks, tātad tu nestrādā vienkārši ar prātu, tu strādā ar kaut kādām citām iespējām, vai ne? No kurienes tu to atrod, to informāciju? Nu jā, atzīšos, buros es mazliet aizkulisēs. Kad sākumā, šī ir 3. sezona, ka es daru šo performanci, sākumā bija ļoti baila, bet kaut kas man no iekšpuses dzina to darīt un mēģināt. Un es, labi, darīšu. Un jau pirmajos pasākumos es saskāros ar tiešām ar to, ka cilvēks šokā, cilvēks nesaprot, cilvēks ir ārkārtīgi priecīgs, cilvēks ir ārkārtīgi saviņots, cilvēks ir varbūt ļoti saskums arī. Es uzskatu, ka mēs katrā mirklī piedzīvojam to, kas mums ir jāpiedzīvo tajā mirklī. Un dzīvā dzeja vienkārši palīdz mums to skaidrāk ieraudzīt, sajust, aptvert
un doties ar to tālāk. Taču bija šie jautājumi, kā viņi to dara. Kā viņi to dara? Un kāpēc, no kurienes tas nāk? Un tieši tā, prāts slēdzās klāt, viņš nesaprot, kā tas notiek, un vajag atbildes. Es uzskatu, ka mēs esam vairāk kā tikai mūsu ķermeņi, mūsu personības, mūsu lomas, kuras mēs izpildam sabiedrībā un mājās. Un tātad mūsos ir kaut kādi dziļāki aspekti, ne tikai šis fiziskais. Un, manuprāt, tas ir mūsu prāts, kuru mēs jau pieminējām, mūsu dvēsele, mūsu sirds. Tad ļoti interesanti mūsu esības aspekti, par kuriem mēs patiesībā daudz maz nezinām ikdienā. Un es esmu gan daudz laika pavadījusi, lai to visu pētītu. Un, manuprāt, šis mans ieguldītais laiks sevis izziņā ir arī bijis par pamatu tam, ka es sāku piekļūt informācijas laukam, informācijas enerģijas laukam, kurš ikdienā skrienot, steidzoties, varbūt nav nemaz tik ļoti pieejams. Bet es to nezināju no sākuma. Es nezināju, es sāku darīt, man bija impulss, virzība no iekšas, un 3 gadu laikā, es teikšu tā, ļoti daudz atklājies, un tas ir arī devis lielu drosmi virzīties tālāk un vērt vārdu vaļā sev un citiem jau arī citos veidos, un jau tādos varbūt ne tik liriskos, bet jau citām dzīves situācijām piemeklēt tātad caur vārdu kaut kādas atbildes un tālākas virzības. Un otrā daļa mūsu kopīgai sarunai ar Litu sanāca tā, ka mūsu pirmais ieraksts daļēji pazuda nebūtībā, un acīm redzot, tam tā bija arī jānotiek. Tāpēc šis ir dublis numur 2, kas, es ceru, ļoti organiski iekļausies kopējā mūsu stāstā, un pa šo laiku noteikti noticis viss kaut kas interesants, kāpēc mēs to daram atkārtot, jo droši vien tā informācija arī varbūt pat ir pamainījusies. Noteikti. Un es teikšu tā, vispār šie 3 gadi, kuros es darbojos ar dzeju, kuros es veidoju personīgo zīmolu no visa tā, kas es esmu, ir devusi man iespēju un izaicinājumu izpausties dažādos tēlos, un tiešām neskaitāmos tēlos. Gan priekš performancēm, gan priekš satura veidošanas, un arī priekš pašas, teiksim tā, savas bagātīgās sajūtas veidošanas. Un, ja pagājušais, kad mēs tikāmies, es tā ļoti skrupulozi visam piegāju, un es biju make-up uzlikt, un sataisīju matus, un izvēlējos drēbes, tad tas, kādā tēlā jūs mani redzat šodien, ir liels atspoguļojums tam, kas notika vasarā. Pēdējie 2 mēneši ir devuši man vēl lielāku paplašinājumu, un tieši caur deju. Es biju festivālos ar nodomu rakstīt dzeju, un dzīvās dzejas laukā es sāku radīt arī dzīvu brīvu deju caur sevi, un tas man ir ļoti palīdzējis tiešām piekļūt vēl lielākam savam radošiem resursam, un tāpēc šodien es esmu savos dejošanas svārkos un bizē, un tieši tāda, kāda jūs mani redzētu, ja jūs mani satiktu kādā no vasaras festivāliem. Tā kā es domāju, ka bija jāparāda varbūt arī šis vēl viens aspekts manis, jo mani tiešām ir ļoti grūti ielikt kaut kādos krastos un rāmjos. Forši. Es arī gribu to dzīvo deju izmēģināt. Es jūtu, ka man to arī vajag. Un vispār tas ir katrai sievietē. Man šķiet jāpamēģina un līdz tam jānonāk. Un es jūtu, ka man ir burtiski solīts, un es arī to darīšu. Tā kā nākamreiz, kad tu brauc, tad tu pasauc man līdzi. Labi, es tev tur pie vārda. Bet tas, kas mums vēl ir palicis neizstāstīts, kas mums pazuda un tagad top atkal no jauna. Izstāstīt, ko tu galu galā piedāvā, kur tevi var satikt tā konkrēti? Kāda tipa pasākumos tu piedalies vai iesaisties, uz ko tevi var uzaicināt? Ir iespējams piedzīvot, rezervēt individuāli. Citreiz man var satikt pilsētas svētkos, kuri jau gan šogad visi jau ir pagājuši, taču tuvākais notikums, kur man var satikt, ir Līgatnes papīra fabrikas festivāls, kas ir 10. augustā.
Taču visādi citādi es aicinu jūs aicināt mani uz savām kāzām, uz savām dzimšanas dienas svinībām, uz korporatīvajām ballītēm. Principā jebkurš formāts, kurā cilvēki sanāk kopā, lai baudītu, lai svinētu dzīvi. Un šie visi pasākumi ir ļoti skaists ietvers, kurā tātad cilvēkam ieraudzīt mazliet vairāk no sevis. Un tā ir dzīvās dzejas performance. Un vēl viena lieta, ko es esmu sākusi kustināt un darīt un piedāvāt cilvēkiem, ir pašiem radīt dzeju. Tas notiek mazākās grupiņās, 10 līdz 15 cilvēku kolektīvam. Tas var būt ģimenes kolektīvs, tas var būt darba kolektīvs, tas var būt draudzeņu kolektīvs vai draugu. Un es dalos tātad meistarklases veidā, es dalos ar to, kas man ir devis iespēju piekļūt savam resursam, savam radošiem resursam. Tās ir enerģētiskas un fiziskas un, teiksim tā, arī mentālas prakses, kuras tiešām skaistā meistarklases veidā ļauj cilvēkam apzināties, ka patiesībā viņš var uzrakstīt dzejoli. Un lai šī dzejoļa uzrakstīšana beigās meistarklasē top kā tāds impulss, motivācija, kad katram cilvēkam ir iespējams radīt, brīvi izpausties. Un tas, ko es piedāvāju, dzeja ir tikai tāds viens tāds veids, kā atraisīt to vaļā. Pie manis arī nāk sievietes, kuras rada zīmolus un aicina manu skaisto vārdu deju radīt arī priekš viņu produktiem, priekš viņu zīmoliem. Tātad tas ir kaut kas, ko es pati nebiju izgudrojusi, izdomājusi, bet es redzu, kā pasaule mani aicina, un tad vēl viens veids, kā ar mani arī miedarboties, ir kaut kādu produktu vai pakalpojumu vai zīmolu veidošanas ietvarā, tādā veidā tikt pie dzīviem tekstiem, kas ir poētiski, bieži vien skaisti, sievišķīgi, mistiski, taču arī ļoti praktiski un saprotami. Vai kaut kur ir atrodams apkopojums par pasākumiem, vietām un notikumiem, kuros tevi varēs sastapt, ja tie ir publiskie pasākumi, nevis, protams, privātas dzimšanas dienas balītes, lai gan varbūt kāds kaimiņš iemaldās nejauši un arī sagrib būt uz tās pašas ielas? Visaktuālāko informāciju noteikti var saņemt manā Instagram profilā. Tas ir tas, kur es visvairāk dzīvojos, kur es visvairāk komunicēju arī ar cilvēkiem un publiku, kam ir interesējošas manas izpausmes. Saki, vai tu dzīvo dzeju radi arī attālinātā formātā, ja cilvēkam nav iespējas pie tevis atbraukt, viņš ir ārzemēs vai viņa, vai vienkārši tiešām patāli dzīvo citā pilsētā, bet ļoti gribas, vai var veikt tādu, kā pasūtījumu ar šiem impulsu vārdiem un arī saņemt dzīvo dzeju? Jā, to var darīt. Atkal Instagrams būs tas kanāls, caur kuru šādus pasūtījumus var veikt un noskaidrot tiem izmaksas. Cilvēki bieži vien nāk pie manis pēc dāvanām. Nāk tie, kuri zina, ka vairs nezinu, ko uzdāvināt tam, kuram viss jau ir. Un dzeja, individuāli radīta dzeja priekš kāda tuvu cilvēka noteikti ir ļoti skaists veids, kā cilvēks iepriecināt. Un tagad es gribu saņemt no tevis recepti, ko cilvēkam darīt ar tevis sarakstīto četrindi. Piemēram, man tavas četrindas stāv virtuvē uz palodzes, katru dienu es uz tām paskatos un katru dienu meklēju tajās vēl kādu apslēptu kodu, vēstījumu, sajūtu, atklāsmi, lai saprastu pati sevi vēl labāk un vēl dziļāk un vēl plašāk un iespējams pamanīt kaut ko, ko es neesmu pamanījusi. Bet ko tu iesaki darīt ar savām dzejas rindām? Tā tiešām ir, un es dzirdu no cilvēkiem ļoti skaistus un aizkustinošus stāstus, kā šī dzejas četrinde turpina dzīvot viņu enerģētiskajā, informatīvajā laukā pēc gada, pēc 2, pat pēc 3 gadiem. Un es noteikti iesaku vērot. Tiešām, ja ir sajūta, ka šajā brīdī es esmu paņēmusi visu no šīs dzejas četrindas, kas ir paņemams, es viņu arī ielikt pat grāmatā un
atrast varbūt viņu pēc 2 gadiem, un tad redzēt, ko man tā vēsta. Citi viņas lieto kā grāmatzīmes, brīvi attiekties pret to, brīvi ļaut šai četrindei sarunāties ar jums, tik cik pašiem ir sajūta, ka tas ir nepieciešams. Es ticu un es zinu pēc tās pieredzes, ar ko citi dalās, ka tas notiek brīvā plūsmā, brīvā formātā. Kā es pēdējā laikā esmu nosaukusi tās pa dzejas mantrām. Ja? Vārds mantra ir ļoti arī ienācis mūsu laukā no austrumu kultūrām. Atkārtojot to vai vērojot to, mēs varam pieredzēt jaunas paplašinājumus savā apziņā. Pastāsti par vēl vienu savu projektu, kas pamazām top, jo es zinu, ka tu savu dzeju krāji un drīzumā to varēs varbūt jau plašākā, lielākā formātā vienkopus izlasīt dzejas grāmatā. Tā ir 3 gadu laikā. Cilvēki man ir jautājuši, Lita, kur ir tava dzejas grāmata? Pēdējā gada laikā šis impulss par grāmatu ir nācis ļoti, ļoti spēcīgs, un es tiešām zināju, ka tas būs pēc kaut kādas manas iekšējās sajūtas un aicinājuma, un es vienkārši gaidīju īsto laiku, kad es saņemšu tiešām iekšēju aicinājumu noformatizēt, veidot šo grāmatu tieši tā, kā tas ir šim laikam vajadzīgs. Radot šo grāmatu, es neesmu komunicējusi ne ar vienu jautājot, kā rakstīt grāmatu. Šis atkal ir mana absolūta brīvradīšana. Mazliet ieskicējot, es sāku ar dzejas rakstīšanu vasaras laikā, un otra daļa ir fotosesiju radīšana. Tātad šī grāmata būs balstīta tēlos, un šī grāmata vispār kopumā būs par priekpilnas esības iemiesošanu. Viena ļoti skaista lieta, kas notiek šīs grāmatas ietvaros, ir sadarbība ar baltrotām. Baltrotas ir mans mīļākās rotas. Un šobrīd arī man baltrotas ir rotā manī šajā sarunā. Rotas rotā, tieši tā, un pēdējais posms manā dzīvē ir tāds, ka es tiešām ļoti vēlos rotāties, un baltrotas ir tās, ar kurām es esmu rotāties katrā mīļā brīdī. Tā kā man ir liela pateicība baltrotām, ka viņi sajuta arī šo ļoti neierasto manu pieeju radīšanai un vēlējās ko pretīt. Citreiz saka, domā ir liels spēks. Un tad saka, pateiktam vārdam ir liels spēks. Un ir arī rakstītais vārds. Kur tas stāv šajā rindā? Un cik liels tam ir spēks? Tiešām, vai ne? Šī tēma ir pēdējos laikos mūsu kolektīvajā pasaulē, man liekas, ļoti aktuāla. Un noteikti ir daudzi neirozinātnieku pētījumi, kā tad šo visu, kas ir mums, ko mēs patiesībā ikdienā daram, bieži vien pat neapzinoties, kā tas veido mūsu dzīvi, kā tas veido mūsu pieredzi. Taču es sapratu, ka man nav jābūt zinātniekam, lai to pieredzētu. Un intuitīva dzīves veidošana, intuitīva dzīves pieredzēšana ir tas, kā es tad pētu, kā tad šī doma, vibrācija, frekvence, emocija, vārds, kā tas viss notiek. Un, lai arī man nav tādas vienas atbildes, es tiešām turpinu vērot, kā tas notiek. Ļoti apzināti pieeju tam iekšējam dialogam ar sevi, ko es veidoju katru dienu. To cenšos praktizēt, protams, arī ar cilvēkiem pasākumos un vienkārši sarunās ikdienā. Un tāpēc es iesaku jebkuram šo skatīties vērīgi, intuitīvi savā dzīvē, ko es pasaku, kā es pasaku, ko es uzrakstu. Mēs ļoti daudz sarakstamies digitāli. Un ja paturam prātā, ka tiešām ir tā lielā iespējamība, ka katram vārdam ir nozīme, katrs vārds nes savu noteiktu frekvenci, enerģiju, kas tālāk veido manas notikumus dzīvē. Kas ir tas, ko es šodien izvēlēšos teikt sev, teikt mīļotajiem, teikt visai pasaulē? Un kas ir tas, ko es arī izvēlēšos, kādu valodu izvēlēšos lietot savā profesionālā darbībā? Aicinu visus vērīgu vērošanu.
Kāda ir tava spilgtākā atmiņa par brīdi, kad tu cilvēkam sarakstīji četrindi un viņa pamodās emocijas par to, ko viņš dzirdēja, par to, ko viņš pēc tam pats izlasīja? Nu, kas tāds spilgts ir noticis? Kādas ir bijušas tās reakcijas? Tik unikāls, cik unikāls ir cilvēks savā būtībā, lai arī visi mēs ierakstāmies kaut kādā krāsu gammas diapazonā un balss tembra, varbūt diapazonā. Mēs esam unikāli, visas mūsu šūnas, visi mūsu gēni ir tieši vienā unikālā veidojumā. Un tieši tik unikāls ir arī tās pieredzes, kurās cilvēki negaidīti atverās pie dzīvās dzejas četrindītes saņemšanas. Ir pārsteigumi, ir smiekli, ir prieki, taču mani laikam visvairāk ir ietekmējuši tie brīži, kur cilvēks dzird. Es redzu, kā cilvēks ar visu savu esību, visu savu šī mirkļa pieredzi uztver teikto, manis lasīto. Un kad cilvēks mēģina nelaist to emociju ārā, bet tas ir tik neiespējami, ka nāk. Un tas ir vēl viens iemesls, kāpēc es to daru, jo mēs dzīves laikā esam iemācījušies neizpaust. Un ir tik ļoti svarīgi, ka mēs izpaužam šobrīd, šeit, tagad, lai tad, kad tas ir izpausts, ir vieta kaut kam jaunam. Ja mēs turam visu sevī, tad nav iespējams pieredzēt kaut ko jaunu. Tas brīdis, kad es redzu, ka cilvēkam nāk asaras ārā pacīm, un tā ir tāda valūta tai viņa dziļajai pateicībai, par to, ko viņš tajā mirklī pieredz. Kā šie mirkļi, ļoti aizkustinošie, klātbūtnīgie, klātesošie mirkļi, ir tie noteikti, kas manā apziņā uznirst pirmie. Nu ko? Šo te vidusdaļu mēs būtu noslēgušas, un tagad būs atkal atgriešanās atpakaļ iepriekšējā sarunā, jeb, patiesībā beigas, nobeigums šai mūsu sarunai. Tā kā es ceru, ka tu uzzināji vēl ļoti daudz ko interesantu. Šī tiešām ir improvizācija. Mums nav iepriekš nekas sarunāts, un nekas nav iepriekš uzrakstīts, un nekas nav iepriekš izdarīts. Un tā kā mums gāja ne tik vienkārši šodien ar ierakstu, tā dažkārt notiek, ka tas ir tiešām svarīgs un acīm redzēt cilvēkiem ļoti vajadzīgs. Un tās problēmas sākās jau labu laiku iepriekš, tad pirmais vārds ir traucēkļi. Vai traucēklis, vai traucēkļi, man kaut kā gribas daudzskaitlīt to lietu teikt. Un tad es domāju tagad vēl divus vārdus. Kas tad mums būtu pretstatā traucēkļiem? Man ir jāmeklē pretstats, ja tu gribi tā kā mani... Nav obligāti, mēs vienkārši pavērsim vaļā. Traucēkļi, jā. Pretstatā būtu harmonija, kaut kāda pareizība. Kaut kas... Harmonija ir skaisti. Trešais ir, bauda. Baudīt. Jo kaut kur man tāpat nāk tā sajūta, ka jāmācās jau baudīt visa tā gamma, ko es šodien pieredzēju. Ne tikai šajā video. Tāpēc šie ir mani 3 vārdi. Un tagad Lita ķeras pie darba, un es klusi pasēžu. Dzeja ir gatava. Un dzeja ir gatava. Pagāja kaut kur, 2,5–3 minūtes. Kristīnas impulsu vārdi, sajūtu vārdi bija traucēkļi, harmonija un bauda. Kristīna, vai tu esi gatava? Jā. Savai pirmajai, otrajai dzīvajai dzejai šajā dzīvē? Jā, es arī veidošu krājumu. Jā!
Es nākošais tev vedīšu vāciņus, kur salikt visu iekšā. Cik interesanti. Cik interesanti, kā tās kļūdas nosacītās pašas uzrodas tajā dzejā. Tas ir interesanti. Tas nav tikai zelts, tā nav tikai nauda. Tā ir sen izsapņota zemes bauda. Traucēkļi, kā krēsls vakarā odi, nesteidzīgā harmonijā tu dzīves patiesību rodi. Ko es varu pateikt? Varbūt es biju ļoti lielās gaidās, bet no tām gaidām man laikam arī skudriņas skrēja pa kājām. Jā, tā bija patiešām. Es to neizdomāju, un es neesmu tik liela aktrise, lai varētu to notēlot. Man noteikti vajadzēs pārlasīt vēl un vēl vairākas reizes, jo to es arī varu pateikt, tad, kad šīs rindas pārlasi, tu pēkšņi kaut ko saproti jaunu, lai gan tās ir tikai 4 rindas. Un tas bija, manuprāt, šorīt vai vakar, man jau ir sajūtas, kad es pārlasīju savu pirmo 4 rindi, un es pēkšņi pamanīju vienu vārdu, kurš visu laiku tur bija. Un es to sajūtu, paga. Un es atklāju tur kaut ko jaunu, tāpēc šo man arī būs jāpārlasa un jāsajūt vēl un vēl un vēl. Paldies tev! Jā, tas ir tā kā katrs vārds savam laikam. Jā, tā kā nesteidzies aptvert viņus, aptvert tos visus, dod laiku katram vārdam, atvērties priekš tevis attiecīgajā laikā, kad tas ir nepieciešams. Paldies tev, Lita, par sarunu, par dzeju. Šo es atkal paturēšu, un starp citu es vēlos piebilst, ka Litas dzeja top uz īpaša papīra, un savu papīru Lita veido pati, un tas arī, manuprāt, ir ļoti... Atkal man jāsaka tas pats vārds īpaši, un tas ir tik skaisti, jo šādu papīru manās mājās nav. Tikai tava dzeja ir uz šī papīra, un tas tiešām ir kaut kas tāds, ko gribas arī saglabāt. Pa vidu visam tam, ko mēs dažkārt glabājam savos plauktos un turam pilnus tos ar visādām lietām no pagātnes, tad šis ir tas, ko es noteikti saglabāšu. Paldies par skaistiem vārdiem, Kristīna, un paldies, ka aicināji. Šis bija ļoti pasakaini. Nu re, mēs šodien tikāmies ar Litu Mežavilku. Ja tu arī vēlies sastapt Litu, tad skaties viņas Instagram kontā, Instagram profilā, kur tuvākajā laikā viņa būs. Tu vari droši arī viņai rakstīt un uzaicināt viņu ciemos pie sevis uz kādu savu pasākumu, uz lielāku vai uz mazāku, iespējams uz kāzām, kā mēs noskaidrojām. Un pat, ja tev nav pasākumu, uz kuru Litu aicināt, es tev gribu iedvesmot, noteikti, ja tev ir ko teikt, kaut kas labs un skaists un pozitīvs uzraksti, jo es tā dažkārt daru nepazīstamiem cilvēkiem, es kaut ko atrodu viņos īpašu, kas man ļoti norezonē, un es viņiem uzrakstu kādu skaistu ziņu. Un man no tā ir izvērtušās pat jaunas draudzības. Līdz ar to es arī tev pamudinu, ja tu saskati kaut ko, kas tevi norezonē, sadzirdi, tad droši nekautrējies un uzrakst Litai, un iespējams jūsu dzīves ceļi jūs savedīs kopā. Paldies tev, ka šodien biji šeit, un es ar jums atkal satikšos kādā citā interesantā un īpašā sarunā par svarīgo. Paldies! Atā! Es galēsim, tā kā jau esmu ieslīdējusi iekšā.